Čau, tātad beidzot laiks man uzfilmēt jaunu kāršu striku. Tātad kā jau ierasts, vispirms striks, pēc tam pamācība. Tātad no sākuma jums iedodu samaistīt kārtas, jūs viņas samaistīt, cik daudz vien vēlaties. Pēc tam jūs izvēlaties jebkuru kārtu. Pieņemsim šo te. Un iegaumējat. Tātad uzliekam atpakaļ un es samaisu kārtas. Ārprāts, kā es esmu ierūsējis 5 mēnešu kopš iepriekšējā trika. Tātad tagad es izlikšu jūsu vārdu. Pieņemsim, ka jūs sauc Sandrs tieši tāpat kā man. Tātad izlikšu savu vārdu ar kārtīm. Tātad izvēlēšos jebkuras kārtas no šejienes. Pieņemsim šo. Labi, tur bija 2. Tā, jā. Tā tad izlikšu smuki. Un tagad es skaitīšu savu vārdu un pēdējo vārdu burtu ņemšu nost. Tātad S-A-N-D-R-I-S ņemu nost. S-A-N-D-R-I-S ņemu nost. S-A-N-D-R-I-S ņemu nost. S-A-N-D-R-I-S ņemu nost. S-A-N-D-R-I-S nost. S-A-N-D-R-I-S ņemu nost. Šī ir jūsu kārta. Tātad tagad pie pamācības. Šis triks ir patiešām ļoti viegls. Tātad kārtas patiešām ir samaisītas. Tā ir brīva izvēle, kādu kārtu cilvēks izvēlās. Pieņemsim šo te. Viņa apskatās. Šajā gadījumā krusta 5. Un mēs viņu uzliekam augšā. Tagad tas pats, kas iepriekšējā video, mēs maisam tā, ka tā kārtas paliek augšā, atgriezīšu otrādāk, lai jums vieglāk sekot līdzi. Tātad ir šādi. Pirmās kārtas iemetam uz iekšu, un pārējās tā diezgan nesmuki, lai neredzētu to, ka pirmā kārtas ir iemest uz iekšu vairāk. Tad mēs paņemam šo iemesto kārtu uz iekšu, pagrūžam uz augšu un paņemam atkal augšējās kārtas, uzmetam apakaļ augšā. Tātad uz iekšu, sametam nekārtīgi, pagrūžam un atkal uzmetam augšā. Tālāk ir ierastais rifle shuffle, vienīgi atstājot šito kārtu augšā. Un tad ir tā, ka es pārceļu pirmo reizi, otro reizi pārceļot, es ielieku mazo pirkstiņu apakšā. Pinky break. Un turpinu celt ar swing cut. Tātad šādi paņemu un pārceļu. Un tas pinky break visu laiku paliek šeit. Tad es saku, ka es izlikšu jūsu vārdu. Tātad šajā gadījumā es ņemu savējo vārdu Sandrs. Tātad es grūžu, pirmā kārtas patiešām tam nav nozīmes. Paņemam šo, piemēram. Nākamai kārtī obligāti ir jābūt viņa kārtī. Tātad te mēs redzam, ir bišķīt uz āru. Mums ir jātiek līdz tai kārtī. Tātad mēs it kā izvēlamies kārti. Līdz ieraugam tādu, tā kārts ir visu laiku tā, ka vairāk uz āru. Un mēs tiekam līdz tai kārtī, noliekam šo. Tai kārtī obligāti ir jābūt otrai. Un tālāk ir patiešām random kārtas, jeb kādas, to pat var dot skatītājiem izvēlēties tālākajās kārtas. Tātad S-A-N-D-R-I-S. Tātad šajā gadījumā mums ir 7 kārtas un otrā kārtas ir viņa kārtas. Taču, ja vārdā ir nepāra skaitlis, kā šajā gadījumā 7 burti, tad vajag pārlikt otrādāk. Tātad tas, ko es daru, ir es paņemu un saku, ka es salikšu smuki. Tātad S-A-N-D-R-I-S. Un pārliku otrādi. Tagad viņa kārts ir šajā pusē. Tālāk vienkārši ir jāskaita tas viņa vārds, šajā gadījumā Sandrs. S-A-N-D-R-I-S un pēdējā kārts jāņem nost.
Un tas ir tīri matemātiski, ka šī kārta vienmēr paliks. Tātad S-A-N-D-R-I-S, nost S-A-N-D-R-I-S, nost S-A-N-D-R-I-S, nost S-A-N-D-R-I-S, S-A-N-D-R-I-S. Bet vienmēr ir jāsāk skaitīt no šīs puses tātad. Taču pieņemsim, ja vārdā ir nepārskaitlis, kā pieņemsim Kristers, tad izliksim vārdu K-R-I-S-T-E-R-S. Tātad šajā gadījumā, ja otrā kārts ir šī te, nevajag darīt to, kas ir nepārskaitļu vārdos, nevajag darīt šādu un sakārtot pa jaunam. Vienkārši, kad mēs izliekam kārtas, viņas tā arī paliek, un pārskaitļu vārdiem šai kārtī arī jāpaliek ir otrajā pozīcijā, nevis priekšpēdējā. Tātad viņa kārtas paliek šeit, mēs vienkārši sakārtojam un sakam to pašu, kad mēs skaitīsim un pēdējo burtu ņemsim nost no vārdu. Tātad K-R-I-S-T-E-R-S, 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 K-R-I-S-T-E-R-S. Un paliek tā kārts. Piekus notika liels runāšanas un vārdu saukšanas un burtošanas, ko es īpaši labi neprotu. Tātad, paldies, ceru, ka jums patika šis triks, ceru, ka jums sanāks, un spiediet YouTube'ā thumbs up. Ja jums patika šis triks, nezinu, spokos arī varat likt, plusu varat nelikt, par spokiem man vienalga. Spiediet arī subscribe. Ceru, ka jums patika un patiešām ceru, ka jums sanāks. Līdz nākamajai reizei.